nodarbības uzdevums būs mācīšanās stūrēt, kas ir pats svarīgākais un bez kā jūs neiztīsiet. 4 veidi, kā jūs varat sevi stūrēt. Iedomājies, skats ir taisns, jūs pārvietoties vienkārši sev pulsnā pa labi, pa kreisi tātad stūrēšana uz sāniem, un tajā pašā laikā, tajā pašā nodarbībā būs arī stūrēšana uz priekšu un atpakaļ un uz aizmuguri. Tas izskatās apmēram šādi. Jūs varat iedomāties sev, ja standarta pozīcijā lidojam šādi. Šādā veidā mēs ejam tā kā uz labo sānu un pretkustība, ja, uz otro. Ar roku un kāju tā kā atgrūžamies un kreiso sānu mazliet samestam laukumu un slīdam tā kā uz otru. Priekšā mums ir plūsmas mala, mēs no viņas atsumjamies, rokas ir priekšā, kājas aizmugurē ceļos mazliet, ja, saliecās. Principā nedrīkst būt gaisā domāšanai nekāds laiks, var teikt. Ir jābūt automātiski, tā kā kreiso. Jāskaties. Tā šitā kāja, tā kā tu ar viņu atstamies, viņi tev ir projām, un šitā tev ir droši lietas iekšā šitiem, te. Šitā, te. Šitādā atmājam lēnāk. Tas ir atpakaļ uz priekšu. Jā. 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 Nu kā pašiem likās? Beidzot nekrita. Jā, pozitīvi zinu, kritē nevien nebija. Par tevi, baigies prieks. Jā. Jā, baigi ilgi noturējies salīdzinoši. Kāda pašam sajūta, Helmut? Baigi labi. Kā tev izdevās tik daudz noturēties gaisā? Nezinu. Ķiveri droši vien sāktā. Varbūt. Instruktori ķiveri. Instruktori ķiveri, jā. Kā šitiem Laimes skolas dalībniekiem gāja, kā tu vērtē? Labi gāja. Galvenais jau mēģina 3. reize, un ir kaut kādas backgrounds nelielas bišķi aizmugurē. Varēja bišķi labāk tomēr. Ja tā padomā, ja? Cik tev pagāja minūtes, kad tu pats iemācījies lidot? Oficiālo versiju visiem gāja ļoti labi. Cik tev pašam pagāja minūtes, kamēr tu iemācījies lidot? Sudraba žetonu dabūju pēc 37 minūtēm, kas ir nozīmē to minūti lidot stabili bez krišanas ārā 6 metru augstumā un pagriezties pa labi, pa kreisi 360 grādiem pilniem, nekrītot ārā. Helmut, ko tu saki? Easy. Kā tev šķiet, ka tu dabūtu sudraba žetonu? Nu nezināju pēc 8. nodarbības, bet mēģināšu pēc 8. Vēl viena tāda laba pamācība ir, pārāk daudz gribēs, neko nedabūs. Aerodījums nedod, ja tu daudz gribi. Tev ir galvenais gribēt pareizi izdarīt, nevis daudz. Jā, nevis tur augstu uzkačāt, riktīgi, jā, uzlidot, kritīs ārā, nesanāks. Bet galvenais dari pareizi un mēģini to pareizo versiju, un tad sanāks tiešām viss kā vajag. Renār, kādas tev sajūtas pēc 3. nodarbības, kā tu vērtē? Nē, man bija pateikums pārsteigums par Helmutu. Baigi stabili bija, uzreiz, momentāli sapratu, kā stūrēt. Par pārējiem, jā, vienkārši jādomā līdz laiku, lai ir automātisks kustības. Pastāst, kā tu nolēmi piedalīties Laimes skolā? 2 gadu atpakaļ man draugi man uzdāvināja dzimšanas dienā lidojumu. Un ar to arī, nezinu, viss sākās vai viss beidzās, jo es sapratu, ka es to gribu darīt, ka man ir jauns hobijs. Un kas tev atturēja tik ilgi, tu teici, pirms 2 gadiem, pagājuši 2 gadi, un tikai tad tu... Nu, jā, es gaidīju to mirkli, kad varēs tiešām iemācīties lidot. Jo ar instruktoru, protams, ir forši, bet, ja tu pats to proti, tas ir kaut kas pilnīgi savādāk. Kādas ir sajūtas pēc 3. nodarbības? Ļoti labas. Varbūt man arī kādreiz kaut kas izdosies. Šaubies? Nē, nu, jau redzēs, nekad jau neko nevar zināt. Jo viss ir pilnīgi jauns. Kas tas, ko tu gribētu izdarīt tunelī pēc 8. nodarbības?
stabila plūsma. Tas jau arī būtu ļoti daudz. Vai tev pirms tam ir bijuši kaut kāda hobija, pirms tam kaut ko esi darījusi aktīvi, tur sportojusi vai? Visu no bišķiņa. Tā ļoti konkrēts baigiešu hobijs nekad nav. Un kā tev šķiet, lai cilvēks varētu lidot tunelī, vai viņam ir vajadzīgs tur, nezinu, būt fiziski spēcīgam vai tur? Nē, viss ir tikai un vienīgi atkarīgs no tā, cik tu ļoti to gribi. Bet mazliet koordinācijas noteikti nekaitē.